Es sapratu, ka ir pietiekami daudz pierādījumu, lai es sāktu uztraukties. Kad sāc runāt par cilvēciskās civilizācijas galu, cilvēki uzreiz atgaiņājas un saka: neuztraucies tu tā, to jau ir teikuši. Viņi to ir teikuši jau tūkstošiem reižu. Tam bija jānotiek 2000. gadā, atsaucoties uz visām iepriekšējām reizēm vēsturē, kad atcerieties, beidzās māju kalendārs, vai kas tur vēl bija, kad cilvēki domāja, ka pienāks pasaules gals. Bet šķiet, mēs visi sevi uzskatām par ļoti gudriem. Bet, kad lieta nonāk līdz nepieciešamībai parūpēties par mūsu pašu drošību, vai mums pietiek prāta to izdarīt, vai mums pietiks prāta izdzīvot, tas ir liels jautājums. Pēdējos gados mēs jau novērojam nepieredzētu rekordlielu kataklizmu pieaugumu ASV un citviet pasaulē. Klimata katastrofu pieaugums demonstrē enerģijas pieaugumu, kas uzkarājas zemes zīlēs un izplūst virspusē. Šobrīd tā ir daudz nopietnāka problēma, jo visi fakti ir atklāti. Bet neviens negrib tos redzēt. Visu klimata anomāliju cēlonis uz mūsu planētas ir Zemes kodola destabilizācija un karstās magmas pacelšanās, ko izraisa ārējā kosmiskā ietekme. Un šādas izmaiņas notiek cikliski reiz 12,000 gadu, un tām ir milzīgas postošas sekas. Ziniet, pēdējo reizi es studēju ģeogrāfiju dabas zinību stundā 9. klasē. Un ziniet, es nekad neiedomātos, ka pēc tik daudziem gadiem es pats veikšu tik lielu pētījumu par šo tēmu, vienkārši lai tiktu skaidrībā, vai tā ir patiesība vai nav. Ja mēs vēlreiz palūkojamies uz zemestrīču temperatūru kataklizmu pieauguma grafikiem, redzam, ka pieaugums tajos nenotiek lineāri. Tātad ne šādi, bet pieauga eksponenciāli, proti šādi. Un manā skatījumā liela cilvēku problēma ir tā, ka mēs negribam to darīt. Jā? Tas ir tā, šis temats liek man iedziļināties tajā, ko es negribu saprast, lai uzzinātu kaut kādu briesmīgu patiesību, kuru godīgi sakot es vispār negribu dzirdēt. Tā ka daudz vienkāršāk ir vienkārši atkratīties no tā, nekā izdarīt visu šo darbu, lai nonāktu pie šausminoša secinājuma, ka tieši tas mūs sagaida. Tāda ir mūsdienu cilvēka nelaime. Mēs esam zaudējuši saprātu, pašizdzīvošanas instinktu, cilvēcību un pats ļaunākais – zaudējuši atbildību par savu nākotni, par tuvinieku nākotni un pat par dzīvību kā tādu. Neviena valdība nenāks un neievedīs kārtību, īpaši katastrofas gadījumā. Bet cilvēki nesaprot, ka klimats izrādīsies sliktākais, ar ko mums jebkad nācies saskarties. Pat totalitārākā no valdībām mums šķitīs vienkārši varavīksne ar tauriņiem, salīdzinājumā ar to, ar ko mums ir darīšana. Paskatīsimies objektīvi uz situāciju. Lai kaut ko mainītu, cilvēkiem ir labi jāsaprot, kas notiek ar planētu. Ja mēs nespējam uzņemties atbildību par to, kas notiek, tad, ziniet, man negribas to teikt, bet mēs dabūsim to, ko esam pelnījuši.